skaudības virpulis. Reiz kāds saimnieks devās uz lauku sēt labību. Laiks pieturējās skaists un rāms. Pēkšņi nez no kurienes uzradās spēcīgs virpulis un sagrābis virsējo zemeskārtu ar visu iesēto labību, aiznesa to prom. Saimnieks varēja tikai skumji noskatīties, jo tur nu viņš patiesi nezināja, ko darīt. Par laimi, vēl bija atlicis nedaudz labības. Nākamajā rītā, kad laiks atkal bija pietiekami rāms, saimnieks nolēma atsākt sēju. Tomēr arī šoreiz nebūtu neizgāja labāk. Virpulis atkal aiznesa graudus ar visu zemes kārtu. Saimnieks saprata, ka nevarēs tikt galā tikai ar saviem spēkiem, un devās pēc padomu pie vecā gudrā. Gudrais pamācīja: ej un sēj labību vēl arī 3. reizi, bet šoreiz paņem līdzi arī asu nazi. Kad virpulis atkal nāks tavus graudus zakt, met tajā nazi. Nākamajā rītā asi trītu nazi aiz jostas aizbāzis, saimnieks devās sēt pēdējos graudus, ko pa klēts kaktiem un klonas praugām bija kopā savācis. Arī šoreiz nebija ne mazākās vēja brāzmiņas. Bet tikko graudi bija iesēti, tūdaļ parādījās arī virpulis. Saimnieks vairs negaidīja ne mirkli, ķēra pēc duņķa un trieca to virpulī. Tas tūdaļ pazuda ar visu postītāju, un saimnieks varēja mierīgu prātu pabeigt darbu un iet mājās. No mājas pagām viņš manīja, kā ciema dakteris steigšus devās uz kādu sētu, turpat ciema viņā pusē. Drīz vien ciemā izplatījās ziņa, ka šis vīrs esot tēšņu uz sava lauka nokritis ar dunci krūtīs. Dakteris tad arī tika saukts ārstēt brūci. Kaimiņu vīrs aiz lielas skaudības bija gājis kā virpulis sējas darbus traucēt un graudus zakt. Par notikušo saimnieks nolēma nevienam nestāstīt. Galu galā kaimiņš bija jau saņēmis brangu mācību.